atklāju noslēpumu tikko publiski. Uzmačīju viņai ar flakoniņiem šito. Vēdru ievelkam, pupus izgāžam un man atnesi šortus. Fazad. Labrīt, 9 no rīta šajā skaistajā, siltajā piekdienā, šajā brīvdienā. Ja tev arī brīvdiena, lai viņa ir izdevusies, bet ja tas ir darbos, lai tev ir forša darba diena. Šodien būs baigi savādāka diena. Šodien pasportosim ārā brīvā dabā. Rekur, viens jau aparāts ir nolikts, sporta aparāts, inventārs. Nē, no sākuma nopļaušu zālīti, smuki iekopšu zālienu, lai būtu patīkami, skaisti dārzā. It kā jau man te ir robotiņš nolikts. Rekur, šeit mums ir husvarniņa, kura pļauj un dara, bet šobrīd gans ir uzvilkts tikai pa perimetru un nav vidējās tās ēkas, visas ierobežotas un puķu dobas. Viņš tur braukā, nabaks sprūst pa puķu dobēm, tāpēc jānopļauj ar roku stūmjamo. Siltumnīcas jau atvēru, lai svaigs gaisa tomātiņiem ieiet. Tad viss jānopļauj, jāizdara tā, lai skaisti forši. Vēlāk jāsastāda puķis, lai mans varžu dīķītis, varžu bijušais dīķītis skaisti uzzied. Un tad te viss pa perimetru jāiekop. Jā, šitais viss ir jānopļauj, jāiekopju, lai skaisti forši varētu pavingrot. Tā kā nopļaušu zāli, iesildīšos un sākam foršo brīvdienas treniņu ārā, svaigā gaisā. 9 no rīta baigi cepina, baigi forši laiks. Maika nost, lai forši brūns iesauļojies būtu. Tā kā sākam darbus un tiekamies treniņā. Tu man atnesi šortus? Uzvelkam, Maties, tev mazo tretiņu? Видишь, это шортами? Ну. Что man pirti kūka tā Holandē. Ja? No? Viņu palika malā, tāpēc, ka pļaus zāli, lai viņš netraucē. Sieva saka, ka staigāsies ar mani ar basām kājām. Būšot viņai zaļas kājas. Kā sacīt, jāsaka, ar basām kājām esot veselīgāk to dabu izjust. Netīras zaļas kājas, to mēs nomazgāsim. Aiziet, bācam soļus, sildamies treniņā. Es nolikšu vietā to. Man tikai vajag nopļaut.
kā redzi, lielie pļaušanas darbi ir beigušies. Viss ir sakopts, izdarīts. Es domāju, ka es jau palaidīšu robotiņu, lai viņš ņem kaut kur tās vietas, kur es neesmu nopļāvis. Vingrosim šeit. Noliku jau vienu hantelīti jāsastiep. Pat tas gan grūti ir staipīt visu. Un pasties, lielais darbiņš padarīts, kā jau redzēji. Viss nopļauts, viss izdarīts, viss skaisti tagad. Man baigi patīk šitais zāliena variants, ka var redzēt tās pļāvējas, tās ritentiņu strīpas. Viņš tā kā, nezinu, tā teritoriju iedala baigi smuki to skatu. Citiem atkal patīk kādas 2 dienas pēc tam, ka mauriņš ataug tāds nedaudz atpakaļ. Labi, tagad jāiet sataisīt kartupeļi, gaļas. Un jātaisa būs vēl grillēšana kaut kāda te ārā vasaras mājiņā. Meita uzaicināja 2 draudzenes atnāks ciemos. Mēs iesim sagatavot tagad gaļas, kartupeļus un pavingrosim. Pēc pavingrošanas tad vēl jāuzšmorē. Tiekamies jau vingrošanas brīdī. Es soļoju augšā, lai palīdzētu sievai visu sagatavot. Pirms es dodos augšā, gribēju parādīt, meitai uztaisīju vasaras mājiņu. Tādu mazu stūrīti, kur viņa vasarā var atpūsties, atnākt, kaut ko padarīt, paspēlēt, paskatīties. Un izskatās aptuveni šādi. Tā uzlikšu lielo leņķi. Te viņai dīvāniņš, kur apsēsties, un rekur vēl uzmučīju viņai ar flakoniņiem šito te gleznu, tā bišķi gaišāk uzlikšu. Pats uzzīmēs, starp citu, jā, varbūt tu ielikšu vienu vertikālo kadriņu, kā es viņu pūtu ar flakonu. Tā vertikālo kadriņu neatradu. Maucam tālāk. Neņem. Bet tā lielākoties, es domāju, arī sienas nokrāsoju, lai viņai te forši ir atpūsties vasarā, var ņemties. Es vienmēr, kad biju maziņš, es par šitādu vasaras mājiņu sapņoju. Jā, tagad viņai ir. Labs ir, tagad gan soļoju augšā. Nu ko, aiziet, bez mikrofona, bez nekā. Sākam iesildīšanās tūri. Iesildīšu visus muskuļus. Galvenais, ko nejaukt, ir stiepšanās un iesildīšanās. Un to es esmu tā sācis piekopt. Kādreiz man likās, ka tur pirms treniņiem vajag riktīgi iesildīt, izstiept muskuļus. Muskuļus vajagot izstiept pēc treniņa. Pirms vajag ar kustībām viņus iesildīt, visus plecus, kājas, rokas. Jo stiepšanās, tas muskulis ir jāizstiep pēc treniņa. Nu ko, metamies iekšā. Sieva te arī kaut ko trenēsies, stiepsies, nē, bet stiepsies. Vingros, tā kā metamies iekšā treniņā un sākam iesildīšanos. Būs full body, nu tā, ka pilnīgi bez sastādītas programmas darīšu to, kas ienāk prātā. Ja ir noķerts nopirks tauriņu ķermēs, jābūt arī tauriņiem, ne? Tā kaut kāds 7 minūtes ir pagājušas. Es domāju, ka asinis ir sākušas labi pumpēt. Pleci ir silti, bicīši silti. Ne no tā, ka saule silda, bet no iesildīšanās. Un varam jau sākt lēnām kāpināt svarus uz augšu. Tā kā, nu sākās īstais treniņš. Vai? To nevajag otrādi un pacelt slīkumu. Sliktāk, ja tas ir turēt acis cēt. Pasaki pēc tam, ka tu ar acīm cietājis. Ko? Saki, Kai, ka tu ar acīm cietājis. Pasies, kā viņai tur pāraugus uz zāli. Jā. Un viņam ārau. Širais ir pilnīgi pakaļā. Bet nu tagad es netērēšu laiku, lai ietu augšā. Augšā pēc saules brillēm. Kaut kā mocīšos ar aizvērtām acīm. Uztaisīšu savu setiņu līdz kam. Aiziet pušapiņi.
Ko? Nezinu, cik bija, bet tad, kad jūtu, kad jau viss, Bet es atnācu man ideja, kādu pats atnācu. tad metu malā. Ne? Šitā apsēties. Jā, pastīšos. Šitā. Kaut kāda īziņa man te atnāca. Kārtējās reklāmas. Ko? Ko? Kā jau es teicu, Bet ne pavisam daudz. pēc treniņš man iet ar ļoti mazām pauzītēm starpā visādus te kombinācijas taisa. Tuki-tiki-tiki-tiku. Zuzana un Milija būs. Nenociet! Un tu ir pieķeršos un sāk! Grūti, ka karsts ārā. Esi gatavs? Jā. Tiki-tiki-tiki-tiki, pum! Nenocēli, nenocēli, nenocēli. Woo! 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 Ko? Ejam tālāk, bicīti atkal. Ņemam abas reizē. Tev nav šis spēstēgu. Jā. Sieva atnesa brilles. Glābējs ieradies. Tagad varēšu bišķi mierīgāk grudaciņu celt. Vajag labi fīči. Kantels smuki var nomest. Istabā nevar tā. Tā. Nu, ko glābējs brilles. Un aiziet. Jā, ūdeni dzeram daudz. Ir ikdienā, izsiltajā laikā. Bet nevajag arī pārspīlēt. Ūdens arī pārlieku daudz var būt. Un cilvēks pat var nomirt, ja izdzer pārāk daudz ūdeni. Bet nu labi, tas ir tiešām jāizdzer ļoti daudz. Aiziet bicīt vēl. Nāšu vairāk. Tā. Kas tur gājis? Jā. Es Visu, kas sievai nepatīk, to viņa dara aizkadrā. Un viss, kas sievai nepatīk, viņa dara aizkadrā. Šos jau normāli. Kaut kā citādāk, kaut kā daudz krutāk. Mani neredzi. Redzu. Oi, kā grūti kastīja. Redz tavu kāju, tavu seju, tavu pēdi, tavu sobu kesus, tavu mēģi mīdo. Vēla liela, bet vārdi nav lieli. Nē, tas nav. Puls 150. Arī nav slikti.
bija? Man kādreiz izrautais plecs, bišķiņa īt. Jā. Turpinam atkal bicīti un tad ejam uz Grudaku. Uah. Ko vēl 20. Ejam uz krūtīm atkal. Uz krūtīm. Nē. Tas gadījumā nav bīstam, ka kāja nav klāt pie batuta? Kā kāja nav klāt pie batuta? Nav pieskrūvēt. Nav klāt. Skā pārā. Tāds izkāsim ārā. Mamma iesāpa batutu. Alisa. Es negribēju saizķērus. Traukie. Labi, ka nebija uz degunu. Kaut krūķērus, labi kāds mākuri arī ar rokām. Visu pagā. Tā kaut kā mans treniņš iet uz priekšu. Ir iekšā. Puls 155. Labi, ka pamanījumās. Ei, kurš var man trampolinu? Mēs vingrojam tagad. Vēl ir māsu futbolu paspēlēt. Un pēc tam trampolinu. Tā. Tūlīt puls būs augšā uz kādu 170. Pietupienos to vienmēr var dabūt. A kur Leikana? Vam. Skaidru. Es te. Pie vāmas uz tēta. Oh, puls 160, 170 nav. Nevajag nekādu sauku. Grūti iet karstumā. Atceramies, daudz dzeram ūdeni. Kukurūznieks lido. Ejam tālāk. Slīpums lielāks. Cita krūšu muskultūras daļa. Pleci vairāk. Ideāls laiks priekš brīvdienas un piekdienas. Super.
Tūlīt sieva beigs treniņu vienu. Jā. Mēs patē uztaisīsim atkal joku. Treniņš iet. Paga. Man pulss 170, lai bišķi nomierinās. Ko tu gribēsi? Pušapiņus. Jā. Tagad, lai bišķi pulss nokrītās. Tad pamēģināšu atkal sievu pacelt. Treniņš 20 minūtes. Pacelt uz kociņiem. Nezinu, kas bija iepriekšējā reizē, vai treniņš jau bija gājis ilgi vai ko. Parasti ir 5 reizes. Un ir bijis pat 4 reizes, ja tev pacēla pa 5? Neatceros. Jā, laikam. 4 piegājieni pa 5 reizēm bija tūlītām viņa pabeigs. Pamēģināsim, cik tagad varēšu. Tagad forši tagad kociņi zālē. Durās, nedurās koki, nesāp un zālē grimst iekšā. Tā, šitais ir normāls full body dieniņš. Ko gatava? Ko tam man? Es jau tik gulēšu. Un ko mēģinam? Tā jau var arī nosauļoties. Es to pielikšu klāt noteikti, ne? Aiziet. Būtu aizgājis arī 6. Es jau gribēju teikt, likās tā baigi viegli. Bet nevajag. Tūlīt malcam tālāk. Tūlīt viss aizies atkal kosmosā ar pulsu. Un tu, mans dārgais skatītāj, ja skaties manu saturu, aiziet tur maliņā, ir tāds podziņa abonēt, jeb subscribe, droši nospied, ieliec laiku. Protams, visi satura veidotāji zina arī, ka tas ir algoritms un tā tālāk, bet tas rāda tiešām prieku iet uz priekšu, turpināt un darīt. Tā kā paldies tev, ja esi jau man kanāla abonents. Ja nē, esi laipni gaidīts pulciņā. Pulciņā, ne jau pēc stundām. Bariņā. Kur tu skrien? Pie mums skrien? Jūs izvēlējāt, kā jums teiks, vai ne? Pagālēsīt, mēs mammu vēl nerunājam. Paliku, ne? Ar to meitenes prasa vai tu? Jo, ja Milī jau brauc, viņa jau... Nē, viņi jau nebrauc. Kur ir Milī? Nu, vecās pasākums, ne? Jā. Mēs ar mammu tūlīt aprunājam. Iedos man saulenes, lūdzu. Nē, viņa grib patērot. Tūlīt izdomāsim, Alisī. Manā skatījās. Nevaru. Ko? Te tur uz galda. Tur uz galda. Nu? Nu, viņš varēs māsa pārlasas un tad. Au. Jā. Nāc, Matijas, ņem vienu kreisi un atpūties. Šitas ir kaut kā grūti karstumā. Au! Tā kā man Nu, vot, slikti atspēries. mēs tā kā... Au! Alisīt, Tā vēl arī. ja viņas pie tevīm paliks, jūs vakarā nedrīkstat bļaustīties un būt skaļas, tāpēc, ka
Man jau divos nakti ir jāceļās un jāiet uz darbu. Es noteikti iešu gulēt kādiem 9, lai man 5 stundas, ko pagulēt vismaz ir. Dzirdējāt, ja? 5 stundas. Tas nemaz nav veselīgi gulēt. Lai gan katram organisms reaģē savādā, es domāju, ka tas 7 līdz 8 tas gan ir veselīgi un vajadzīgs. Bišķi grūti palika karsumā, jāpadzarās. Tā. Ejam uz pietupieniem. Grūti ļoti. Nekad nesaka, ir grūti. Ir viegli un būs viegli. Tā, 160. Uzdzīsim vēl nedaudz augšā. Tagad elpot. Un kustēties. Puls 184. Tā. Puls 184 turās. Nu jau sāks kristies. Tēt gan, lai bišķi atdziest un pakrītās. Bišķi jau bija tāds karuseļu variants. Bet galvenais neapsēsties un nesēdēt, lēnām kustēties. Palaidīšu pulsu līdz kaut kādi 140. Un tad atkal ņemšu augšā grudaku. Krūšu muskulatūru, atvainojos, ka ir žargonā. Saulīt, tu atsildi. No, ko es varu darīt? Nekas, man nebija vienalga paredzēts šodien, tā kā viss ir ok. Jau tā ir labi. Tā ir ar bērniem. Trenējies. Un tad vajag pievērsties, tad vienam vajag šito, otram vajag to un tā. Kaut kā tas laiks jāiedala gan mums, gan bērniem. Es jau 137 pulsējam uz krūtīm atkal.
kā redzi, trainiņš jaudīgs iet vaļā. Sieva bulkas trenē laikam. Man ir full. Full bulkas trenē. Ko? Jāatrod, kur kājai līdzekļi, kā ir tur jāgās. Jā, pasties, kā izstās kadrā sievas bulkas. Man patīk. Es domāju, ka daudziem patīk. Tas jau tikai normāli. Arī es skatos uz citām sievietēm. Nu ne jau, ka tur krūmos ievilkt, bet tas ir tikai normāli. Tas ir cilvēcīgi. Man ļoti patika viena cilvēka teiktais. Es neiznesīšu skaļi vārdu. Cilvēks arī diezgan publisks jau ir. Es Instagramā redzēju cilvēks ar notetuvētu seju, tuneļa ausīs, ļoti daudz sasniedzis sportā un viss kaut kur. Tā kā viņš teica, ja sievietes izrāda savu ķermeni, ko viņas ir ieguldījuši to darbu, viņas, lai turpina to darīt. Nu, es teicu, nevaru vārds vārdā nocitēt, bet katrā ziņā, lai viņas to dara, turpina darīt un izrādās. Tas ir darbs. Tā nav izrādīšanās, tā ir sava darba novērtēšana. Jā, sava darba novērtēšana, jo tur ir ieguldīts darbs, laiks, enerģija. Un kāpēc, lai to nedarītu? Mēs visi kādā veidā gribam to uzmanību. Nu, ne visi, labi. Ir kāds, kas negrib, piekritīšu. Arī es reizēm, manuprāt, dzīvotu mežā, mājiņā vienā pašā, kur neviens apkārt nav. Bet esmu ievilkts iekšā šeit, pie jums. Kāds man iesūc iekšā. Es esmu aizrunājies. Tā. Ņemot vērā, ka es silts, es vēl atsilstot. Pie meitas šodien paliek draudzenes, un viņām ir no 9 vakarā noteikts klusais režīms, jo man 2 jau jāceļās uz darbu jāiet. Bet tu cikot vecās, tas esat arī jaunās. Bet citām vēl ir silas ieti. Ar vienam Tā, kas man te notiek ar bateriju? 3-5% vēl ir. Paldies. Veiksim treniņu, tad iesim taisīt pusdienas. Jā, es jau salielījos, ka es eju kartupeļus mizot, izrādās, ka es esmu pārpratis un vajadzēja. Es biju domājis pēc treniņa sagatavot visu. Tā. Tūlītām pacelšu vēlreiz sievu 5 reizes. Tu paprasīji, vai sieva grib? Sieva, Labi, uzgulies man virsū. sarunāts. 2 reiz nav jāsaka. Jāskatās, ka krūtis neizkrīt. Mama, Billy klāt. Labi? Jā. Slīpu tev klātvies. Jau otrais Esmu piegāja. tev kā pielipusi. Krūtis neizkrita. Nē, vēl vietā. Krūtis neizkrita vēl vietā. Es domāju zem patkastīm, zem manas augšīs. Silikons neizspieda. Beigas. Atklāja noslēpumu tikko publiski. Baigais jau Kur tu noslēpumu. pirms tam jau biji pateicis? Ir jau prasījuši. Un ir
arī konkrēti atbildēts. Un es par to nekaunos, es par to lepojos. Nevienu brīdi nenožēloju. Nenožēlo tu arī to, ko tu esi gribējis, darījis un izdarījis. Jo vienmēr kādam citam būs iespējams cits viedoklis par to, ko tu dari vai esi sasniedzis. Galvenais ir tas, ko dari. Nevis, ko par to domā tu un tavi vīri. Vai ne, vīrs? Jā. Ejam tālāk. Vēl kaut ko padaram. Pa īsu bija. Nu, Matijas, pieveidi pienenes. Vēl nē. Kur tavs skeponīgs? Būs vieglāk saule nespīdēs acīs. Šis ir jaudīgi, gandrīz jau 40 minūtes. Skaties. Cik maz Bet es arī vairāk pa kaut kādām 40-50 neņemšu. Jo es jau kaut kad teicu, ka es labāk riktīgi jaudu ielieku un tā non-stopā nekā to treniņu izvelku. Tā šodien es savas kājas vairs netrenēšu. Es domāju, ka es rītā pamocīšu tās, lai aizparītu. Kraujot cūkas, tā vai tā būs ietupienā visu laiku, arī slods kājām. Kaut kādu velobraucienu uztaisīšu savām kājiņām. Tā. Vēl 3 nieces jāpacelā. Aiziet uz 30 niecēm vēl ejam. Paņem ārā iznests, ne? Vai tu jau cēri? Nē. Paņemam 30 arī pamocam. Arī 52 pamocīju tikko. Bet uz abām rokām un uz muguras. Jā, 52 pareizi pateicu? Ko tad? Kilograms. Es? Jā. 52,7. 52,7. Ak, nē, tu nosauc mani svāro, ko nu? Mami, Nu? Tas tur ir pienenes? Šitas ir labs. Īstabā tā nevaru nomest. Kaut kas uzpampa bišķi. Presīt aizmirst pataisīt. Matijas, tev kepkozācija? No. Jā.
Jā, šitie vingrošanas laimi varbūt nav tie, kuros baigi runāt. Bet grūti ir runāt treniņu laikā, ceļš tādā slodzē. Parunāsim darba dienā vai kādā citā. Jā. Šī noteikti būs mūzika, kurai autortiesību pārkāpums nebūs. Ar bomi daudzīt pa tačku. Kad tad vēl, Jani? Au, koš kaut kas jau. Kāpēc, ka sasrīduši? Kaut kādi lidojumi jau mauc virsū. Māsai draugi! Tev būs rītā, draugi. Zini, ka māsai ir jau... Mam, zini, ka māsai jau draugi. Jā, māsai šodien, tev rīt. Tagad māsai draugi jāda braukusi. Mam. Varu pie... Es eju iesā. Viņi ir ārā. Skaidrs, ka tur pa ceļam. Tur nodarbojas ar kādu pašfobiju. Arī tur ir astas, mastas, cimdiņi. Labi, ka maska. Nezinu, tagad pastīšos, vai viņi redz, droši vien, ka nē, ne? Es domāju, ka nē. Māsu redz. Alis redz? Es pēc tam izgriezīšu kadru. Meitai draudzene ir. Un citus bērnus nav Zini, kas priekš, lai viņas tur lēk? vēlams rādīt. Māsiņā? Pelīte? Pagaidām, kamēr mēs vēl filmējam, lai nav tā kā... Labi, vēl bišķi kaut ko un tad jau staipīsimies. 41 minūte ir pagājusi. Zinu, ko vēl var uztaisīt šis labs. Šis bija grūti. Tā. Sagaidīšu sievu, tad es kaut ko pateikšu. Sievā! Pazuda. 42 minūtes. Puls diezgan augsts turēts. Es domāju, ka treniņš pilnīgi izdevies. Reizēm ir labāk, ja šķiet, ka nav laiks tai stundai. Nu, ticiet, man labāk ir arī kaut vai 20 minūtes kaut ko padarīt, pakustēties, pabraukt ar ričuku, skritlonēm, vienalga ko. Tas tomēr būs labāk nekā tā stunda. Vai nevis labāk kā tā stunda, bet labāk nekā padoties un darīt neko. Tā, es bišķiņ tagad pātrināšu, pagaidīšu, kur sieva palika. Pacelšu bicīti. Pacelšu vēl bišķi bicīti, līdz viņi atnāk. Arī normāli būs. Jo, nu gan karstums beidz nost.
Klau, ja šo skatās kāds, nezinu, kardiologs vai fitnesa treneris, cik ir maksimālais sirdsdarbībai, pulsam, kas ir tā kā veselīgais atļautais vecumam. Tu esi kaut ko biji dzirdējis 220 vai 225 atņemot savu vecumu, un tas būtu tas maksimums vai 235. Vai tā ir taisnība vispār? Vai tas ir kaut kur izzīlēts un jāskatās pēc tā, kādā sagatavotībā ir tavs ķermenis. Varbūt kāds 50 gados var turēt augstāku pulsu nekā kāds 20 gados noēdies speķainus ēdienus, maskustīgs un jau ar veselības problēmām, es nezinu. Nu, kā sacīt jāsaka, sievnaču, ievelkam vēderus, skaistās pozas, kādas tur vajag tām dāmām tās pozas. Vēderu ievelkam, pupus izgāžam un saku tev paldies, jums paldies. Paldies visiem jaunajiem YouTube kanāla abonentiem. Tāpat paldies visiem, kuri sako visos pārējos man sociālos tīklos. Ievelkam visi vēderu, uztaisam treniņu un tiekamies jau nākamajā kādā video. Ar to es jums saku tā, es vēl izstiepšos un tad jau metamies iekšā grillēšanas darbos. Čau!